Vai jūs esat dzirdējis par Juru Dimiteru? Zinu, jā, dzirdējis esmu, bet baigi daļu nepārzinu. Nē. Sorry, can't help you. Nebūtu šeit, ka nē, es nekur iet. Nē. Es Juru Dimiteru esmu dzirdējis kā aktieri. Jā, protams. Vai ir kāds viedoklis? Viedoklis ļoti interesanti. Māksla viņam ir par ļoti interesantu cilvēks. Nu, tas nav gluži mans. Šī ir viens no izcilākajiem latviešu plakātu meistariem. Viņam ir ļoti īpatnē domāšana. Man viņš patīk. Mēs varētu sākt ar pašiem pirmsākumiem, ar ģimeni. Es jau mākslā, var teikt, esmu piedzimis. Man citas iespējas nebija, kā to turpināt, jo man vecais tēvs, vecā māte bija mākslinieki. Tēvs mans bija aktieris, mamma mākslinieks, pēc tam patēvs mākslinieks. Ciešākās attiecības man bija ar veco tēvu, un pēc tam savukārt ar veco māti. Ar tēvmāti, jo mana māte, tad, kad es veidojos, var teikt, kad man bija tur kā 3-4 gadi, 5, tad viņa studēja Ļeņingradā aspirantūrā. Tēvs, aktieris Arturs Dimiters, ir vairāk reiz precējies, tad sanāk tā, ka man ir pusmāsas, man ir pusbrālis Kaspars Dimiters, pusmās Kristiāna Dimiteru. Vai jūs pats izvēlējāties sākt nodarboties ar mākslu? Tas bija kaut kur Mākslas akadēmijas kādā 2., 3. kursā. Pat 1. kursā vēl es tā ar inerci darbojos, teiksim, tāds vecāku pagrūsts, iegrūsts, un par cik es jau biju apgūs, profesionālā ziņā es biju apgūs, es nezināju, talants ir vai nav. Tad tikai kādā 2., 3. akadēmijas kursā tā es sev atradu tā. Ir bijuši tādi literāri mēģinājumi, bet tas viss ir tā, nevis kardināli, bet apmēram ap mākslas pasauli. Tas viss ir saistījies. Bet tā nekur sevišķi es neesmu centies beigt radikāli prom. Rozentāla skola, jā. Rozentāla skola sākās no 5. klasītes, un tur īstenībā tagad jau tās ir veselas mākslinieku dinastijas izveidojušās. Tur ir Zariņi, Iltneri un vēl tur. Tad es biju vienīgais Rozentāla skolā var teikt, no mākslinieku ģimenes. Pārējie visi bija tādi izteikti proletāriešu bērni. Tiešām tādi varētu teikt, pat no nabadzīgām ģimenēm, bet viņi bija vairāk tādi censoņi, teiksim, kas paši sevi kaut kā gribēja izteikt un paši sevi atraduši. Es vairāk biju tāds, tāds ģimenes produkts. Es vienmēr esmu mocījies ar matemātikā, man vecāki ņēma privāti stundas, man galva tajā ziņā uz eksaktajām lietām ir bijusi stipri tāda, var teikt, aprobežota. Man vairāk varbūt patika tādi humanitārie priekšmeti. Es uz skolu gāju, es vienmēr skatījos, vai tā skola nav nodegusi. Tā man bija lielākais prieks būt, ja skola būtu nodegusi. Tā kā uz kaut kādu darba nometni. Uz akadēmiju jau savādāk. Bet mākslas skola man kaut kā visi. Un arī, tie uzdevumi ļoti, ģipšu zīmēt, un tā man likās ļoti grūti, lai gan, tas viss dod to meistarību. Tad lielāka autoritāte man bija patēvs Ābols, Ojārs Ābols, gleznotājs, jo viņš man arī sagatavoja iestāju eksāmeniem akadēmijā, un tā kā no viņas guvu visvairāk. Mēs no Rozentāla skolas jau vairāki gājām tādi stipri sagatavot, pārējie bija mazāk sagatavot, un tad mēs diezgan tā augstprātīgi izturējāmies iestāju eksāmenos, piemēram, tur
citi kārtīgi gleznoja. Mēs tikai pusi no tā laika izmantojam, pēc tam mēs gājam projām un tā. Jo mēs bijām pārliecināti, ka mēs tiksim iekšā, un mēs tikām arī iekšā, lai gan tas viss beidzās pēc kāda pusotra gada, kad tieši tos mūsu vispārliecinātākos no akadēmijas izmet ārā. Jo mēs pārāk viegli visu to ņēmām un aizgāja visu tā studentu bohēma un tā, nenokārtots ieskaits. Un tā kā pēc pusotra gada mūs izslēdz 3 gabalus, un tad atkal, kā kurš, tad pēc kāda gada mēs nācam atpakaļ. Tā jau tā kā izgājuši tādu pārbaudījumu, tad jau druski jau sākām domāt. Šitais ir atkal Džēmas Kulmas reprodukcija, ļoti skaisti Jurīts, viņa portrets. Tas ir izgriezts no kaut kādas zvaigznes vai kaut kāda tāda. Un tas ir, viņš kādā praksē, es esmu gleznojis, kur skolnieki paši sēdēja un pozēja. Tas ir, vārds sakot, mana skice. Šitā es arī, man liekas, šitien bija tie mūsu klases biedri, kas pozē. Te ir māte ar bērnu, tas man liekas drusku varbūt ir atkal mammas ietekmē, bet man gadi nav, es neatceros. Tas ir kurā klasē tieši tu zini, jo nekas nav pierakstīts. Bet tie ir ļoti limitēti. Šitais darbs ir grāmatā, jo es devu tad, kad tā meitene. Un šitā es esmu, un arī Jura skice. Jo pašiem jau vajadzēja, kā saka, un vēl viens skice. Un te ir viena no pirmajām skolas ekskursijām. Un tas ir šitais Juras Dimiters. Te mēs skatāmies, man liekas, uz to staburēgu. Tie klasē. Šitien bija akadēmijā, mēs gājām smēķēt. Šitien ir akadēmijas balkons. Viņš mācīja kaut kā tur savus tos klases biedrus, bieži vien iznest cauri. Es zinu, kad bija tāds Kārlis Lūsis, un tad viņš teica tā, tu nevarēsi mani aiznest. Tad tur, piemēram, praksē vajadzēja tādā diezgan lielu gabalu iet no kaut kāda, kur mums ēdināja kaut kādā vietā. Tas bija aiz Bauskas. Kautsmīnas skola tur kādreiz bija bijusi, bet tajā laikā ne. Un tad no tās vietas līdz tai skolai, kur mēs dzīvojam, bija diezgan liels gabals. Un tad es sapratu, ka viņš varēja izprovocēt, lai tas Kārlis nes viņu uz māju. No tās, man liekas, tur bija vairāk kilometri no tās vietas. Kas bija jūsu pirmā darba vieta? Mēs jau kaut kur akadēmijas pirmajā kursā, skolā vēl ne, bet akadēmijas pirmā kursā mēs braucām tā teikt haltūrās uz kolhoziem vai, kaut kur pa laukiem. Es atceros, bija tāds vesels brauciens uz Ļeņina, tur bija vai Ļeņina 100. dzimšanas diena vai kas, kad visiem kolhoziem bija jātaisa uzskatāmā aģitācija, un tam mums bija tādi trafareti, tādi Ļeņina trafareti, mēs būtībā pelnījām ar to naudu. Un tas studentiem bija ļoti tāds, mums bija tāds jautrs pasākums. Ar to es gribu teikt, ka viss tā haltūrēšana tā bija tāda bohēmas savienojums darbu. Tas nebija oficiāls darbs. Toreiz tad nebija nekādas tādas darba grāmatiņas, tas bija uz līgumiem, kolhozs slēdz līgumus. Tie līgumi bija visādi. Tad mums tas paņēmiens bija tāds, ja, teiksim, tu gribi nopelnīt 300 rubļus, tad tu tam kolhozs priekšsēdētājiem, ja nosauc kaut kādu summu milzīgi augstu, ja? Un, teiksim, ja tu viņam nosauc summu 1500, ja? Tad viņš tos 300 tev atdos nedomādams, jo tā viņam liksies ļoti maza. Tāda bija tā taktika. Vai jūs bērnībā bieži gājāt uz teātri? Uz teātri bieži.
mani veda gan uz leju teātri, gan veda uz operu. Opera man nepatika. Tur es tikai gaidīju, kad būs starpbrīdis. Bet uz teātri, man tēvs jau bija šķīries no mātes, bet mums bija ļoti labas attiecības. Un tēvs Dailes teātrī spēlēja, viens no vadošiem aktieriem bija. Un tad es bieži gāju uz teātri. Vienkārši man patika iet tur tālāk, tajās dziļākās telpās. Jau kā tādam mazam puikam man patika viss tā, kā viņi tur grimējās, kā tie aktieri joki un kā tas viss tur notiek. Un aiz skatuves, man tur bija jau tie pazīstami tādi skatuves strādnieki, kas man atkal parādīja tur dekorāciju otras puses un kā tā dekorācija tiek būvēta. Viss tās teātra aizmuguri. Pārgāju akadēmijā uz scenogrāfiju, no gleznotājiem es pārgāju uz scenogrāfiju. Un tad kādu laiku es arī kā scenogrāfs strādāju. Teātra atmosfēra kā tāda, tā brīvība, tā sociuma izjūta, kas ir teātrī, ka tas ir tā kā viens vesels organisms, viens ar otru saistīti, un ka visi cilvēki dzīvo tajā teātrī kopā, un tur ir skatuves strādnieks, tur ir aktieris, tur ir rimētājs, tur ir visi, ka viņi tā kā viena liela ģimene. Tāda mājīguma, kaut kāda īpatnēja mājīguma sajūta man vienmēr teātrī ir pārņēmusi. To jau nejūt, skatītājs zālē to nejūt, bet tad, kad tu esi tajā teātra visā darbā iekšā, tad tas ļoti lielu lomu nospēlē. Es redzēju visas izrādes, kuras ir, un mīļākā, protams, izrāde, bet tas ne tikai scenogrāfijas dēļ, tas ir viss kopā. Tā bija sievietes, jā, kurā spēlēja viss Dailes teātris Zieds, toreiz vēl Vija Artmana pilnā spožumā, jā, Dreģei tur bija fantastiska loma, kā saka, ļoti laba mūzika tur bija. Bet no tādas asprātības viedokļa, no scenogrāfijas viedokļa, tieši Šerloks Holms bija kaut kas tāds. Tā jau bija izrāde, kur, man liekas, spēlēja entās sezonas un vienmēr zāle bija pārpildīta. Teātra plakāts, iedomājies, ir slotas kāds un apakšā ir slota. Kādu viņi ir, tu zini, jā, tātad ar tiem, jā. Un pa vidu ir tā kā pavēries un uzrakstīts teātra, un faktiski tas ir tā kā aizskars. Un vienlaicīgi aiz tā ir noslēpums, slotas lauka, šīs slaucīšanas simbols, tas man likās, kā saka, ir ārkārtīgi, jā, šie plakāti. Man pašos sākumos tas bija kaut kur iekšēji, bija tāda prasība pārsteigt ar kaut ko, šokēt ar kaut ko tādu. Un tad es sāku gleznot tā, it kā tādā realistiskā manierē, bet tādas surrealistiskas motīvas, un tie pirmie jau bija kaut kur 70. gados. Respektīvi, es gribēju pārsteigt. Tā nebija tāda man, varbūt, iekšēja prasība, bet es sev kā to galveno, vadlīniju bija uzstādījis, man ir kaut kas jāizdara tāds, lai cilvēki būtu, zināmā šokā. Tas pats arī ir bijis, varbūt, arī ar plakātiem. Arī, kad es gribu tā kā, tādu mazu sprādzienu uztaisīt, kaut ko tādu. Bet tajā pašā laikā izmantojot ļoti tradicionālus izteiksmes līdzekļus. Tas bija 60. gadu sākumā. Es pozēju akadēmijā, bija modelis. Un es viņu pirmo reizi ieraudzīju akadēmijas pirmajā stāvā, foajē, kur viņu gaidīja ļoti, ļoti skaista sieviete, kur izrādījās ir viņa līgava, pēc tam viņa apprecējās, tā bija Ieva, modeļu demonstrētāja. Un pagāja gadi, es jau iestājos Mākslas akadēmijā. Viņš par šo starpu Mākslas akadēmiju bija pabeidzis, un mēs vienkārši sākām satikties jau kā radoši cilvēki. Tā kā
40, vairāk kā 40 gadu atpakaļ. Es viņu ieraudzīju pirmoreiz. Nu, viņš bija ļoti skaists, jauneklis. Man viņš ļoti patika. Nu, viņš bija vispārībā ļoti slinks. Un viņi izslēdza no akadēmijas, tādēļ, kā viņam bija divnieks zīmēšanā. Ar norunu, ja viņš rudenī atnesīs ļoti labus darbus zīmēšanā, tad viņu paņems apakaļ. Nu, Džems Kulme atnāca uz Mākslas akadēmiju, modeļu daļu, un teica, ka viņai vajag, lai pie viņas atsūta labāko modeli. Nu, es tajā laikā biju labākais aktu modelis. Un es nokļuvu Skulmju mājās, viņu Saurup mājā, Meža parkā, un viena pati pozēju zīmējumiem Jurim Dimiterim. Nu, tas vilkās, man liekas, mēnesis, varbūt vairāk. Nu, un, protams, man viņš ārkārtīgi iepatikās. Bet es viņam nepatiku. Nu, un, lai es varētu ar viņu sākt koķetēt, visu laiku traucēja viņa māsa Martiņa. Toreiz tā viņa bija maziņa. Man liekas, viņiem bija kaut kādi 9, 10, 11, nu, tas laiks. Un viņi visu laiku nāca iekšā, jā, un no manas koķetēšanas tur nekas labs nesanāca. Man arī fotografēšana zināmā mērā ir tāda aizraušanās, jo es daudz ko izmantoju plakātiem. Piemēram, te ir arī 30. gada vecā tava bilde. Tā meitnei vārds ir Džaneta. Bet te viss tās man baigi fascinē, viss tās faktūras. Ja? Un tas elkonis, piemēram, kā viņš tur un viss šitas tāds. Un tad, ja es viņu izstādītu kā manu, savu un vecā tēvu kopējo darbu. Tā ir Majora stacija, kaut kāds 75. gads apmēram. Nu, man tas pulkstenis iepatikās. Tā ir mana mamma. Tas ir Edvards Smiļģis, viņš nopircis ir tikko pirmajā dienā viņš nopircis jaunu auto 30, apmēram 1. 2. gadā. Tā ir precīzi tāpat vieta, precīzi tāpat māja 80. gadā un 2015. gadā. Tas divi mani foto. Nu, tad es krāju visus vecos žurnālus. Man ir visas vecās zvaigznes, man tikai trūks dažas, sākot ar pirmo zvaigzni. Un tad te tos smukākos vākus es esmu nobildējis, bet tos izmantojot, teiksim, plakātiem vai kaut kam tādam. Es vienkārši uzskatu, ka viņš ir līdzsvarā, jo politiskais plakāts nekad nav bijis galvenais, tas ir tikai viens no, jo tikpat lielā skaitā viņam ir dabas aizsardzības plakāti. Viņš bija uzgleznojis plakātu, kurā bija gulbja kakls, te knābītis, te tas kakls, un apakšā šis kakls pārvēršas pa desu, kur ir sagriezta. Ja? Viņam ir ļoti, ļoti daudz šo te, bet kas attiec uz politiskajiem plakātiem, tajā brīdī, kad sākās mūsu brīvvalsts, man likās, lai kas, bet politiskajiem plakātiem ir pienācis beigas. Ja? Tagad šie plakāti un arī dažas lapas, ko paskatās uz atpakaļ, ja, ir vēl asāks un vēl, kā saka, trakāk sit zem jostas vietas, nekā tas bija pat, pieņemsim, agrāk. Ja. Man liekas, vispār mūsu latviešu plakātisti ar to ļoti īpaši izceļās, ka nav liekvārdības. Ir ļoti laba skola šī gadījumā kompozīcija, zīmēšana un krāsas, ja, un bez apraksta, bez pierādīšanas plakāts uzrunā, kas ir, kā saka, pats galvenais. Ja runājam par viņu kā par gleznotāju, tas sākās krietni vēlāk, kad viņš pievērsās galvenokārt klusajām dabām un sāk veidot savu lietu teātri, kur lomas šinītes klusajās dabās izpildīja nevis parasti
trauciņi, puķu pušķīši, kā saka, skaistas grāmatas. Tas ir jautrs teātris ar lietām, kur lietas izpilda stāstu. Divi sērkociņi apkampušies mīlējas jūras krastā vai uz dīvāna. Banāns ir kā seks simbols, jo viņa darbi ir ļoti maigi sakot, ar lielu zemtekstu, erotiski, un faktiski viņa darbus klusajās dabās un šo spēli ar lietām var saprast, izejot no savas samaitātības pakāpes. Tas ir pirmā pakāpe, cik daudz tu zini no mākslas vēstures, jo viņš arī ļoti asprātīgi citē, un cik daudz tu zini no dzīves, izejot no tā, kā saka, datumu pasē. Viņš pilnīgi aizgāja projām no tā vispār pieņemtās klusās dabas, kas veidojās 17. gadsimtā Holandē un arī 20. gadsimtā mūsu latviešu glezniecībā. Reāls ir viss, bet īstenībā šis reālais spēlē pavisam citu stāstu vai citu situāciju nekā, ja viņš uzzīmētu, uzgleznotu kurvi ar augļiem. Nu, kā to darīja Karavādžo savā laikā. Būtībā kaut kur līdz 89. gadam, ja tā skatās man to CV, man viss iet uz augšu. Iet uz augšu izstādes ārzemēs, prēmijas, tur viss pa visiem tiem plakātiem prēmijas, jā. Tikko sākās pārmaiņas ar 89. gadu man stop. Man no es biogrāfijā nekas nav. Vienīgais tāds, ko es, kā pa jokam atzīmēju, biogrāfiskais nozīmīgākais fakts, 91. gadā, ka es biju Miss Latvija žūrijā. Žūrijas loceklis, ar to es varu lepoties. Vispārējais, tā. Bet, tur es pats esmu vainīgs. Es laikam tāds, teiksim, man tāds. Ja mani nebīda kaut kā no malas, es pats iniciatīvu neizrādu. Es iekļaujos kaut kādās struktūrās, tur arī, bet, teiksim, izvirzīties kaut kur vadībā es nekad negribu. Es jau ņēmos tur arī 87, 88, visām tam atmodām, tur runas teicu, kvēlas un sauc tautu, tā teikt, uz revolūciju. Bet tikko tā revolūcija sākās, es atgāju malā. Es biju naivs, es jau cīnījos, lai būtu vēl labāk, un es domāju, būs tik tagad uzlabots sociālisms. Vēl visam tam klāt, kas jau mums bija. Mums jau visu laiku būtībā viss gāja uz augšu. Mākslinieki tur dabūja darbnīcas un tā tālāk, un tā tālāk. Un tā kā tā mana biogrāfija, ja. Bet tam klāt vēl es gribēju, tā varēs braukt uz ārzemēm un tā. Un mantiņi, veikali būs pilna mantām. To es visu gribēju. Tā kā tādas merkantīlas, vairāk tādas merkantīlas. Tad brīvība jau man pietika, jo brīvība jau nav vai brīvība, tu te pat pagrabā, es jūtos daudz brīvāks nekā ar grāmatām, jo galvenais jau galvā, lai būtu brīvība. Tagad es baigi sarežģīt, un tā krāsošana melnās un baltās krāsās, kas tagad arvien vairāk, teiksim, pastiprinās. Tas jau ir, tā ir tāda degradācija baigā. Bet būtībā cilvēki pateic pa muļķi. Kad neļauj apskatīt vairs tās lietas no dažādām, no visām pusēm un kā tas viss, un nekāda analīze vispār, nekāda. Viņu raksturojot obligāti ir jāmin lieliska humora izjūta, kas reizēm pāriet groteskā, tādā asā ļoti lietā. To visu viņš mantojas no Artūra Dimitera, jo tā humora izjūta un spēja manipulēt arī ar vārdu un cilvēku jūtām tā tālāk ir leģendāra. Plus, viņš ir perfekcionists. Juris Dimiters ir perfekcionists. Un liekas, ka viņš tā pa visu tā smīnu un tā var sakot, tā kā tā viegli. Viņš ir īstenībā ļoti, ļoti daudz lasījis un viņš ir ļoti erudīts un ārkārtīgi gudrs cilvēks.